Mans vārds ir Tomas Krāsenskis, un es jūs sveicinu pirmajā speciālās sērijas no Unimax darbnīcas, kas simboliski nosaukta par Bloodcode epizodē. Tas nav nekāds katastrofāls scenārijs, bet gan tikai pārspīlējums, kas gudriem norāda, ka mēs strādāsim ar instrumentiem, kurus darbina cilvēka spēks, ar mūsu senču instrumentiem, kurus esam aizmirsuši ērtības dēļ. Tātad par instrumentiem, nevis par senčiem. Ja ignorējam pašreizējo elektrības pārtraukumu, kas mūs varbūt piespiedīs paņemt rokā zāģi vai ēveli, tāpēc tas ir vairāk nepieciešamība. Darbs ar tradicionālajiem rokas instrumentiem bieži vien ir labāks nekā ar modernajiem elektriskajiem. Augstie apgriezieni mūsu jaunajās mašīnās, protams, nodrošina lielāku darba efektivitāti un mazāku piepildījumu. Mēs savukārt esam spiesti samierināties ar to, ka pa visu darbnīcu lido skaidrs zāģu kutekļi un mazas materiāla daļiņas, kas nav labvēlīgas ne mūsu elpošanas sistēmai, ne pašām mašīnām. Sekas mēs risinām ar dārgu nosūkšanu un elpošanas maskām. Mums ir jāaizsargā arī redze un dzirde. Vai nav labāk vismaz reizēm ļaut visām šīm brīnišķīgajām mašīnām mazliet atpūsties un izmēģināt darbu ar instrumentiem, kas patērē tikai mūsu pašu enerģiju? Mēs izsmējam savas sievas, ka viņām veļu mazgā veļas mašīna un traukus mazgā trauku mazgājumā mašīna. Bet mums ir tieši tāpat. Arī mums zaļie galda zāģis un ēvelē līdzināšanas frēze. Varbūt mēs baidāmies, ka mums vairs nav īstās prasmes un mēs būsim apkaunoti. Nu, būs grūti, ja regulāri netrenējamies. Nav velti saka, ka vingrinājumi padara meistaru. Starp citu, es neesmu šeit kā mentors. Ar rokas instrumentiem man iet diezgan slikti. Tomēr jau ilgu laiku mani vilina izmēģināt dažādus ēveles. Tāpēc es pasūtīju pamatu. Rokas ēveļu komplektu no Unimax. Darbu ar tiem parādīsim kādā no nākamajiem Unimax darbnīcas video. Bet pirms sāku, ar tiem strādāt vēlos savam vecajam labajam uzolkoka darba galdam, pievienot papildus kavu. No Unimax piedāvājuma izvēlējos zelta vidusceļu ar labu liederības vērtību, par saprātīgu cenu. Darba galdam ir koka skrūves, gan priekšējā, gan aizmugurējā ratiņā. Papildus kava ir gan čuguna, bet žokļi, respektīvi stiprinājuma virsmas, tiek aprīkoti ar koka plāksnēm, lai saudzīgi nostiprinātu sagatavus. Virsmas šim nolūkam ir aprīkotas ar caurumiem. Aizmugurējā virsma pat ir ar vītni, lai jūs varētu piestiprināt vai noņemt koka plāksni, neizjaucot visu skalu. Lai to piestiprinātu, ir nepieciešams izmantot M6 skrūves ar tādu galvu, kas paslēpjas koka daļā, lai nesabojātu nostiprināmo sagatavu. Priekšējā virsmā vītnes vairs nav, tāpēc metriskās skrūves jums jānodrošina ar uzgriezni no ārpuses vai arī jāizmet. No ārpuses piemērota garuma skrūve stiprināšanai. Žokļu garums ir 173 mm, un to var nedaudz palielināt, izmantojot garākas koka plāksnes. Atvēruma diapazons 213 mm. Samazināsies atkarībā no izmantoto koka plākšņu biezuma. Papildus kava palielinās darba galda operativitāti. To var izmantot atsevišķi, lai nostiprinātu sagatavas gan horizontālā, gan vertikālā stāvoklī. Kopā ar oriģinālo priekšējo ratiņu. Tas kalpos arī garu, nepārāk platu sagatavi nostiprināšanai, piemēram, ēvelēšanas laikā, kā arī zāģēšanas vai urpšanas laikā. Tas darbojas arī līdzīgi kā aizmugurējais ratiņš, tam ir izvelkama apdure, ar kuras palīdzību kombinācijā ar caurumiem galdā varat nostiprināt sagatavas, plaknē. Un vēl vienu lielisku lietu šis papildus kava proti ātrā pārvietošana. Blakus asī ar rokturi ir neuzkrītošas viras, kuru, ja pievelkat pie vārkstas, varat priekšējo žokli pārvietot turp un atpakaļ. Atbrīvojot tos, vītnes atkal savienojas un ir iespējams atskrūvēt vai pievilkt ar rokturi. Papildus kavu nav nepieciešams likt tikai uz darba galda, bet praktiski uz jebkura galda. Jums tikai jānodrošina tā pietiekami stingra piestiprināšana pie darba virsmas, vai arī jāizmanto kāda atbalsta konstrukcija, lai žokļi būtu vienā līmenī ar darba virsmu. Un es daru, ka pēc kāda laika jūs tikai kratīsiet galvu, kā jūs varējāt iztikt, bez šīs skavas. Saites uz produktiem kā parasti atradīsiet aprakstā zem video. Ja jums patika video, lūdzu ielieciet mums likli. Ja nevēlaties palaist garām nākamo video no Unimax darbnīcas, noklikšķiniet arī uz abonēt un, ja vēlaties, uz zvaniņa, lai saņemtu paziņojumu uzreiz, kad augšupielādējam jaunu video. Mani sauc Toms Krāsenskis. Paldies par skatīšanos un tiksimies nākamajā video.